Vienkāršākā metode, kā sākt valriekstu stādījumu, jums ir aizaugusi pļava. Esmu ciemos pie viena valriekstu audzētāja Igaunijā. Aiz krūmiem ir kultivētā pļava, un te ir tāda pļava, kas ir aizaugusi ar baltauksni, kurš ir nedaudz pakopts. Un te var redzēt, tātad te ir iestādīti valrieksti. Ik pa 10 metriem tur ir viens valrieksts, nākošais valrieksts, un te tā rinda iet valrieksts, valrieksts un valrieksts. Tie baltaukšņi atvases ir nedaudz pacirsts apkārt, izmantots kā mulčs, un tie koki patiesībā valrieksti jūtās super labi. Viņi ir ļoti zaļi, uz lapām nav nekāda slimību pazīmes. Turpat tālāk kaut kur ciematā ir valrieksti, kas aug kā koki. Viņiem tās lapas ir daudz maz brūnas jau šajā sezonas laikā, bet šitie ir zaļi. Izskatās, ka viņiem te ļoti patīk. Un tā šeit ir tāda rindā iestādīti, mēram kaut kādi 10 gadus veci, plus mīnus koki. Un kā piesaks šeit pēc salnām strādā gan kaut kādas priedes, kas ir atstātas kaut kāds osis, un pa vidu ir valrieksts, kuri šobrīd nedaudz zemāk par galveno vainagu līmeni. Tas viņus lieliski pasargā no salnām un dod ļoti labas augšanas iespējas. Un stādot arī pašu baltāksnī var redzēt starpību, vai iepriekš sagatavot vietu vai nav. Šitas koks ir iestādīts nesagatavot augsnē, un šitas te lielais zaļais tur fonā ir iestādīts sagatavot augsnē, un viņam ir izmantot tepat vietējais materiāls. Te var redzēt, te ir visūdeņu novadīšanai izrakta tāda neliela kanāliņa, un kaut kāda daļa no tā kanāla augsnes tā izmantot koku stādīšanai, un tur tie koki tenī pusē ir krietni tādi zaļāki, šis koks, un šis koks viņš ir krietni lielāks, un viņiem vecums ir vienāds. Līdz ar to tie valrieksti var redzēt ļoti labi reaģē uz augsnes ielabošanu. Un attiecībā uz gaismu, ja tiek nedaudz visu laiku apcirsti blakus esošie koki, tad var ļoti labi redzēt, ka tam valriekstam, lai viņam būtu ļoti labs augums, pilnīgi pietiek, ka te ir tāda eglē, te nocērt sāna zars. Valrieksts, viss vainags ir gaismā, un tās eglis bišķiņ dzen to valrieku uz augstu un veido smuku taisnu stumbru. Arī tam baltauksnim var vienkārši atstāt kaut kādus zaras augšā, un viņš var kalpo kā joprojām kā piesaks tam valriekstam, jo jāsaprot, ka mūsu klimata audzējot viss trakākais ir tās kaut kāds pavasara salmas. Un interesanti vēl par gruntsūdeni, ka šī tā te pļava ir samērā slapja. Vasarā te gruntsūdens ir kaut kādu metru dziļumā, un kaut kur uz rudeni jau tas kāp augstāk, un ziemā tas var būt vispār kaut kādi 10 centimetri no augšas, bet tie valrieksti aug labi. Un kas ir svarīgi šādos apstākļos, tas, ka tie lietas ūdeņi tiek kaut cik novadīti pa tādiem sekliem apmēram pusmetra dziļiem grāvīšiem. Izrādās, ka tie valrieksti ir bišķiņi mitruma izturīgāki, tā kā bija domājis, bet šajā vietā ir labi tas, ka tur ir kaut kāds arī slīpums, un tas ūdens ir nevis stāvošs, bet ja viņš arī ir, viņš tad ir viegli kustīgs, kas nozīmē to, ka es pieļauju, viņā ir vairāki skābekļi, un tad tie koki mazāk cieši no slīkšanas. Jā, tas bija tāds neliels ieskats valrieku stādījuma aizaugušā lauksaimniecības zemē. Lielam arī daba neko daudz tos kokus nebojā, kaut kāda stirna pa reizēm kaut ko nodīrā, cūkas parok, bet kopumā koki aug, un viss ir labi. Samērā labs un vienkārši sākums, un kā piešķirt jēgu zemē, kur tā citā veidā saimnieciski ir grūti izmantojama. Lai veicās, stādiet kokus. Tā, tiekās mežā.